Atcerieties, pirms pāris gadiem šo vairālu zāņu zupu beidzot izsastēju, un draugi bija ļoti labi. Tā šie būs visi nepieciešamie produkti. Princips līdzīgs kā lazāņai, tikai nedaudz citā veidolā. Tātad sākumā apcepu vienu iepakojumu lielopu malto gaļu, tad pievienoju ķiploku, tomātu pastu, garšvielas un pacepu visu kopā kāds 7 minūtes. Tagad liek klāt bunčiņu tomātu savā sulā, starp citu šo un cieto sieru dabūju palēto. Iesaku čekot Rimī aplikācijā personalizētos piedāvājumus, tur atradīs īpašs piedāvājums tieši tev. Tad es vēl pielēju visas buljonu, šis bija kubiņš, sagaidu pirmo burbuli, nogriežu temperatūru un ļauju visam salikties 10 minūtes. Pēc tam krēmīgākai konsistencei pievieno saldo krējumu un lazāņas plāksnes lūk šādā veidā vienkārši salaužot. Pēc 10 minūtēm tās jau būs mīkstas un tad jau atliek tikai pievienot cieto sieru un kādu zaļumu. Pēc TikTok receptes zupu pasniedzu ar rikotas sieru, vēl cieto sieru un zaļumiem. Un reāli vēsajos rudens vakaros šis būs izcili.